Vai greizsirdība ir tā sajūta, kas moka arī tevi? Ļoti daudz cilvēku ar to mocās, un ir pat etapi cilvēku dzīvēs, kur pavisam šī sajūta ir viņus pārņēmusi pat ļoti traki. Tu nespēji uzticēties savam partnerim, ja? Tātad tu esi nepārtraukti aizdomīga, kur viņš ir, ar ko viņš ir, kad viņš atbrauks, cikos viņš atbrauks, kāpēc tik vēlu, kāpēc brīvdienās jāstrādā, kāpēc vispār, kāpēc tas. Ļoti, ļoti daudz aizdomas un telefonu slepenas pārbaudīšanas, iespējams kaut kādas vēl programmas instalēšanas un visādas izsakošanas, un beigās tu esi pārvērtusies par tādu detektīvu capu kaut kādu. Nesaproti, kas te notiek. Šis tavs paterns, neusticība, nedrošības sajūta, maksimāla nedrošības sajūta tev iet pa dzīvi. Tu neusticies ne jau tikai savam partnerim. Tu neusticies savām draudzenēm. Tu zini, ka viņas ļoti bieži tev melo un nesaka taisnību. Tu neusticies arī saviem radiniekiem. Tu vienmēr zini, kāds kaut ko tur nošmauc vai kāds kaut ko tur samelo, lai ir labāk, lai ir ātrāk, lai ir kaut kas tāds. Tu pat aizej uz tirgu un tu zini, ka tā pārdevēja tev noteikti apšmauc. Es taču zinu, ka viņi vārās uz manis, ja? Tāda sajūta. Nerunājot vēl par kaut kādām mašīnas pirkšanām vai vēl kaut kā lielāku pirkšanām, tev nepārtraukti ir aizdoms, ka tik tevi nenokrapj, neapmāna, uz tevis neuzvārās. Tā ir milzīga nedrošības sajūta, kas tev pavadīs ne tikai attiecībās, tā tev pavada it visur. Ja tu vēlies to dziedināt, ja tu vēlies beigt, neusticēties pasaulē, jo atceries, pasaule tev dos tieši to pašu atpakaļ. Tu šo neusticību, šo te neticību saņems atpakaļ 10-kārtīgi. Ja tu vēlies izbēgt šo, ja tu vēlies no šīs sajūtas tikt vaļā, viņu var transformēt. Piesakies uz bezmaksas konsultāciju, un es varu tev palīdzēt tikt no tās vaļā. Tas ir pieņemts paterns bērnībā. To var mainīt, un to ar mīlestību var raudzīties un uzticēties. Ja tu uzticēsies, tu jau sāks veidot pavisam cita veida attiecības. Tavas attiecības ieies citā kvalitātē, tāpēc, ka beidzot varēsi būt brīva, paļauties, un pats galvenais veidot intīmas šīs attiecības, ne tikai, protams, seksuālā ziņā, bet tieši tuvības ziņā. Jo kas gan var būt labāks, ka tu vari pilnībā uzticēties savam partnerim un dalīties ar viņu ar visām savām visdziļākajām jūtām, emocijām, pārdomām. Tu to varēsi izdarīt. Tas viss ir iespējams un to visu var mainīt. Lai tev forša diena!